Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Priecājamies ar jums tikties nedēļas nogalē, un tas nozīmē raidījums Aktuāla diskusija. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien gribu sacīt mūsu radioklausītājam, jeb jai, īsti nevar pateikt, nav minēts vārds, bet gribu pateikt lielu paldies par rosināto tēmu. Un tēma ir šāda: ko nozīmē godāt vecākus? Es domāju, ka it īpaši advents laikā, kad mēs domājam par ģimeni un arī to parāda Jēzus, Jāzeps, Marija, Jēzus piedzimšana, tas ir ģimenes sākums un brīnišķīgi. Šodien arī domāsim par to, vai vispār godāt, vai tas ir šodien vajadzīgs, varbūt, kad pietiek ar kādu cieņas izrādīšanu. Sveicinu studijā Jēkabpils Krievu Vasarasvētku draudzes atklāsmi mācītāju Andriu Opengeimu. 7. dienas adventistu Rīgas 5. draudzes mācītāju Uldi Liepiņu. Labdien! Un kristīgās mācības skolotāju, raidījuma radio Svētdienas skolu vadītāju, visiem pazīstamu Ivetu Godiņu. Labdien! Ko nozīmē godāt? Varbūt tiešām nebūtu tik svarīgi šo raidījumu tieši runāt par godāšanu un tādu, ja mēs tomēr nebūtu Dievu vārdā rakstīts ļoti nopietni vārdi. Jo godāt vecākus vai negodāt vecākus Dievu vārdā ir pielīdzināts savā veidā ar lāsts, jeb nebūs tev svētība. Bet par to raidījumā noteikti runāsim. Vispirms, ko jums nozīmē godāt? Jo mūsu klausītāji arī jautā tieši, kā tas ir praktiski. Vecāki cilvēki ir ar savu domu. Nevienmēr tās domas saskan, nevienmēr jaunie cilvēki saprot vecos, vecie saprot jaunos. Kur ir tā godāšana? Kur ir tā cieņa? Ivet, lūdzu. Baušļi, kas runā par cilvēku savstarpējām attiecībām, sākas tieši ar šo bausli. Godā savu tēvu un māti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē. Tāda ir Dieva pavēle. Un tad, kad mēs skolā ar bērniem šo bausli atšifrējam, tad es viņiem jautāju, ko viņi domā, kas tas ir godāt. Un tad mēs arī uzrakstam šos vārdus uz tāfeles. Un starp tiem ir mīlēt, paklausīt, pateikties, atbalstīt. Un tas vārdiņš, kas visretāk nāk, bet ko es tomēr vienmēr gribu sagaidīt, ir paklausīt. Paklausīt visā? Jā. To tu labi jautā, jo tagad ir tāds laiks, kad ir jābūt uzmanīgam ar šo. Un tad es vienmēr saku, jā, ja tas nav pretrunā ar to, ko Dievs saka. Ja tur rodas pretruna, tad Dievam vairāk jāklausa. Bet vispār, jā, tu pareizi pieminēji, šis ir ļoti interesants laiks. To domāsim, runāsim. Uldi, ko tev nozīmē godāt vecākus? Ko nozīmē godāt vecākus? Vispirms tas ir tāds dziļi personīgs jautājums man. Jo tā ir mana dzīve, man vecāka, man mamma vairs nav šeit starp dzīvajiem, viņa atdusās, mans tēvs vēl ir. Godāt tā ir iekšēja attieksme vispirms pret viņiem, kur, protams, sevi piesaka ārējā rīcībā, bet tā ir iekšēja. Man godāt drusciņi sasaucās ar svētumu, jo tas ir kaut kas svēts. Vecāki ir kaut kas tāds, kas ir tikai vecāki, un sevišķi šis Dieva dotais, varbūt tās, labi bauslis tas ir. Bet tas nav tikai bauslis, tā ir attieksme, kuru izraisa un uztur pats Dievs. Ļauj piedzīvot Dievu klāt esamību attiecībās ar vecākiem. Man ir liela priekšrocība, man ir kristīgi vecāki, un līdz ar to man ir tas vienkāršāks jautājums. Bet tā kā es esmu šī darba darītājs, tad man ir nācies redzēt ļoti daudz ko.
Tad godāt ir ļoti sarežģīts vārds. Jā, godāt ir sarežģīt. Cienīt varbūt ir vieglāk. Noteikti, jā, cienīt, tas būtu vieglāk cilvēkiem. Labi, bet tad es tev sarežģīšu šo cienīšanas jautājumu. Cienīt vecāku viedokli, kurš nesaskan ar tavu viedokli, jeb vispār ar šodienas skatījumu. Tā druscītiņa tur ir tā labāk. Tā ir iekšējā attieksme pret vecākiem. Kādreiz mums dodas šitās labs padomus. Tu nenodarbojies tik daudz, kādi tavi vecāki, bet kas viņi ir. Tā ir vienkārši attieksme pret tēvu un māti, iekšējā attieksme. Šo attieksme man nemainīja. Viņa jau izpaužās arī uz āru. Viņai jāizpaužās uz āru. Bet arī mana iekšējā attieksme pret viņiem nemainās, ja arī mūsu uzskati ir dažādi. Bet viņi to nesaprot. Nevienmēr. Es saku, man ir priekšrocība, viņi saprot. Jā. Bet ir vecāki, protams, viņi tūdaļ ļūtās aizskart, viņi jūtās, kad negodā un neņem vērā viņu viedokli un tā tālāk. Bet šis godāšanas moments, tā ir cieņa pret vecākiem, tā ir iekšēja bijība viņa priekšā. Vienalga, lai cik varbūt viss būtu aizgājis neskur. Es zinu tāds gadījums, kur vecāki zaudē pat veselo saprātu, viņi kļūst ļoti smagi panesami ģimenēs. Bet šais ģimenēs dažkārt arī laimīgi varam novērot, kad šī iekšējā attieksme, tas ir mans tēvs, tā ir mana māte, lai cik tas būtu grūti, cik gandrīz vai tas cilvēks jau vairs nav cienījams gandrīz, bet man iekšējā attieksme ir, tas ir mans tēvs, tā ir mana māte. Tā kā tāda attieksme ir, bet viņa nav pārāk daudz. Jā. Priekš manis godāt ir pirmkārt saprast to pozīciju, kādā viņi atrodas. Tātad Dievs ir viņus man devis, un tas ir viņu faktiskais svaidījums būt par tēvu, par māti, tāda tā pozīcija. Es, kad biju maziņš, es negodāju. Mamma un tētis varēja lamāties un visu, tādiem rupiem vārdiem pat teikt uz viņu. Ja? Bet es pieņēmu Kristu. Es sapratu, ka tā ir tā autoritāte, kura ir ielikta man, un parasti pravietis viņš nav cienīts savā namā. Grūti godāt vieglāk kaimiņu vai tur vēl kādu, bet es zinu manu māti, es no bērnības viņu zinu, es redzēju viņas kļūdas, es redzēju nepareizas kādas rīcības, ja? Un man ļoti stipri patīk šī raksturvieta 1. Mūzes 9. nodaļā no 21. pānta rakstīts tā. Un Noa dzēra vīnu, un viņš piedzērās un gulēja kails savā teltī. Kad Hams, Kanāna tēvs, redzēja sava tēva kailumu, viņš to pateica saviem 2 brāļiem. Tad Šems un Jafets paņēma tēva virsvalku, un abi uzlika to uz saviem pleciem un atmuguriski iegāja un apsēda sava tēva kailumu, savas sejas nogriezdami, tā ka tie sava tēva kailumu neredzēja. Kad Noa pamodās no sava skurbuma, tad viņš dabūja zināt, ko viņa jaunākais dēls tam bija darījis, un viņš sacīja, lai Kanāns ir nolādēts, viņš lai kļūst par vergu savu brāļu vergiem. Un viņš sacīja, svētīs, lai tas kungs Šema Dievs, bet Kanāns, lai top par vergu. Redziet? Tātad es saprotu, ka ir lietas, kuras man ir jāapslēp. Man nevajag nest ārā. Ziniet, man bija tāda moments, ka es sev pieķēru un es lūdzu Dievu piedošanu. Es bieži par savu mammu stāstīju. Viņas mīnus citiem cilvēkiem. Nedrīkst to stāstīt. Tu vari mācīties no tā, ko mamma nepareizi darīja, bet tev viņa jāciena. Tas ir ne vārdiem tikai, bet pirmkārt ar savu attieksmi. Man nevajag viņas kailumu nest ārā, to, ko es esmu ieraudzījis kaut ko, ja? Bet man ir jāgodā ar savu attieksmi, tā kā tas kungs man liek. Ja? Tā ir autoritāte, un es nepacelšu savu mēli. Jo es varēšu tās pašas kļūdas, es pielaidīšu, un es nesaņemšu pēc tam svētību. Paldies tev par šo raksturvietu. Mēs esam tad faktiski pieķērušies pie ļoti, ļoti asa jautājumu. Jau pieminētajā raksturvietā situācija. Vecāki dzer. Jā. Ko tur godāt? Bet tad vienalga, es atmuguriski, ja viņš ir kails, ja vienalga, viņš dara tikai, vecāki dara tikai iztrūkumu ģimenē. Bet man vienalga viņi ir jāciena, man vienalga viņi ir jāgodā, cik brīnišķīgi vecāki. Es saprotu, ka es par viņiem lūdzu, viņi man ir doti, tā ir kā mana pirmā autoritāte, kur man ir dota. Ja? Tātad es varu klausīties viņu pareizos vārdus, viņi var teikt, dēls nedara tā, kā es daru.
Es eju nepareizi ceļu, ja? Es klausos viņu vārdos pareizajos, es varu rīkoties, bet pēc viņu darbiem nerīkoties, kā Kristus teica. Ja? Tātad es mīlu, es pareizi pret viņiem attiecos, tātad es cenšos palīdzēt viņiem pat tādā grūtā situācijā, ka viņš tur ir, viņam slikti ir, ja? Kaut kā manam tēvam bija tā, es skrēju pa Nalvotu ielu, skrēju kaut kur pa Čaku ielu, meklēju aptieku, lai kaut kāds iedod viņam tik slikti, ka viņam nekas nepalīdz, viņš jau praktiski mirst nost. Ja? Un es to skrēju, es nestāstīju apkārt, neskrēju pa kaimiņam un teicu, kāds man teica slikts un kā viņš dzer un kā viņš man nepalīdz vai vēl kaut ko. Ja? Bet es centos palīdzēt, kā es varu šai situācijai. Un pirmkārt, protams, es par viņiem lūdzu. Es zinu, ka Dievs ir spējīgs viņus atgriezt pie tā kunga. Kā nogriezt to, jeb kā neredzēt to tās sliktās īpašības, jeb to, ko, būsim godīgi, šodien pat vecāki ir nodarījuši pāri saviem bērniem. Morāli, fiziski, materiāli, visādā veidā ir nodarījuši pāri. Un tur tad ir kaut kāds solis vēl vairāk vajadzīgs. Tur, manā izpratnē, ir vajadzīgs vispirms, ja bērns ir kristietis kļuvis, tad viņam ir jānāk Dievu priekšā un vispirms jāpiedod saviem vecākiem. Jāizlūdzās Dievs, tā kā tu sacīji, Andri, jāsaprot tas, ka pagaid, man kaut kas ir jāapstādina. Es beigšu turpināt to lāstu faktiski tu uz sevi velc virsū. Jā. Ja tu nepiedod, ja tu turpini izpaust visas tās neiedzības, bet tad kaut kas ir jāapstādina, bet tas nav viegli izdarāms. Es domāju, tas ir paklausības jautājums. Tur nedara diskusijas. Vienkārši Dievs saka, godā savu tēvu un māti un punkts. Mazi bērni, viņi cenšas vienmēr apslēpt savu vecāku kļūdu. Un man arī tieši nesen ir viena meitenīte klasē, kur saka, to es nedrīkstu teikt. Un es zinu, ka tur apakšā ir kaut kas viņai ļoti, ļoti grūts, un viņa saka, es nedrīkstu to teikt. Savukārt pieaugušie vienmēr kritizē savus vecākus. Un es domāju, tur arī ir jābūt kaut kādai robežai, ka mēs nedrīkstam padarīt vecākus atbildīgus par savu dzīvi. Mēs esam pieauguši cilvēki. Mēs paši esam atbildīgi par savu dzīvi, par savu ticību, par savu veselību, par visu, par ēdienu, ko mēs ēdam. No cik gadu vecumu kļūst pats atbildīgs par savu dzīvi? Tas, laikam, katram būs citādāk. Nē, tavuprāt, kā tu uzskati? Tev ir bērni, un viņi ir atbildīgi par savu dzīvi? Jā. Pilnībā? Jā. Un viņi nenāk pie tevis, mamīt, tu man šitā audzināji. Zini, es gribu arī to pozitīvo piemēru, ja tā drīkst pateikt, man bija vienkārši brīnišķīgi vecāki. Un caur savu tēti es vienkārši patiešo sapratu, kāds ir Dievs. Man nekad nav bijis problēmas, ka Dievs mans tēts, jo mans tēvs bija tāds un mana mammiņa tāda. Un laikam kaut kā tas modelis tā neapzināti nododās tālāk nākošajās paudzēs. Tā kā par to mēs varam no sirds pateikties, bet kurā brīdī kļūst pieaudzis, varbūt tajā brīdī, kad es sāku aizlūgt par saviem vecākiem. Jeb varbūt tajā brīdī, kad tu, kā māte, jeb kā tēvs, atlaiž to bērnu. Un saka, jo ir vēl viens modelis, kur māte un tēvs nekādīgi negrib atlaist savu bērnu. Jā. Turās klāt un neteiksim, ka visu laiku nāc dzīvot pie manis. Nē. Labāk ej dzīvo savu dzīvi, bet katru dienu zvanu, un kur tu esi, un kāpēc tu neesi, un ko tu dari, un kāpēc tu neēdi. Piedodiet, ja ir 20, manā priekšstatā ir 21, 22, pēc veciem standartiem ir 21. Jā. Tad vajadzētu būt pilngadībai. Es nerunāju par palīdzību, es nerunāju par situāciju, kad ir grūtības, tad, kad ir arī pat bērns mācās, jeb kaut kas tam līdzīgs. Vecāki liek iekšā un palīdz to. Bet ir kaut kur, kā es mēdzu sacīt, tā nabas saite ir jāpārgriež. Visgrūtāk mātei to ir pārgriezt, tāpēc es tev jautāju, kurā brīdī pārgriezt to nabas saiti, un mīļais draugs, tu esi patstāvīgs, tu sāc domāt pats. Ir sāpīgi, ka tavs bērns aiziet savā dzīvē, protams. Un tas viss ir skaidrs, jā, bet es domāju, Dievs mums to māca, Lēnīte. Es, diemžēl, daudz šajā lietā nevarēšu neko pateikt. Nav tāda liela pieredze. Jā.
Jā, lūdzu. Tādas ļoti būtisks jautājumi uzstādīja, kurā vietā ir tā robeža. Kā lai viņu atrod? Mums katram ir savs tāds sirdsapziņas līmenis. Mēs gribētu vispirms runāt par cilvēkiem, kuriem dievatziņa varbūt ir tā diezgan neskaidra. Bet viņiem vismaz ir attiecības vecāki un bērni, un tomēr kaut kur iekšēji bērni jūtas, ka vecāki viņiem ir ļoti svarīgi, viņi ir atbildīgi viņu priekšā, vēlāk tu novērtē, ko vecāki tevis dēļ ir darījuši, neskatoties, kā tu dzīvē gājis ir. Ir tāds sirdsapziņas moments. Un tomēr es atgriežos pie šī iekšējā. Andri, jums izdevās ļoti interesanti pasīt, tā ir attieksme. Attieksmes jautājums. Un mēs dzīvojam tādā savādā attieksmju, tādā krīzē, tās attieksmes sāk mainīties, viņas pilnīgi tā kā tādā, liekas, ka tas viss ir tāds nevajadzīgs, kaut kas arhaisks un tā tālāk. Jā, šī kustība reizēm lieka padomāt un visu izvērtēt, bet nedrīkstam zaudēt Dievu. Mēs nedrīkstam zaudēt Dievu kā tādu, kurš izraisa šo godāšanu. Viņš prasa to, viņš sagaida no vecākiem bērniem. Man parasti ir problēmas ar to, ka cilvēki it kā tā zina, ka tā jāciena ir vienam otru vecāks un bērns, bet tās rezerves nav. Viņi es nevaru, bez Dieva to nevar izdarīt. Uldi, tev ir bērni? Jā. Kā tu sagaidi? Kā vecīts, lai tevi godā? Ulda bērni visi klausieties tēvs, jo tuvojās Ziemassvētku. No maniem bērniem man ir tā diezgan veiksmīgi bijis. Redz, tur ir tāds noslēpums, ka ļoti svarīgi ir kā tēvs un māte abi divi. Bērniem ir tāds paņēmiens mēģināt tēvu un māti tā kaut kā sadalīt, ja tēvu dabūna caur to, ko mammas nedabūtu caur, vai arī otrādāk. Mums ir bijis tas, ka mēs esam bijuši tādā ziņā vienoti. Bet tā godāšana, tā ir tāda, viņai vispār ir dubult virziens. Cik daudz es cienu savus bērnus kā personības. Labi, bet piedod, Uldi, bet neaizien no mani jautājumu. Tu zini, ka es vienalga piemedošu, kuras sienas, kamēr tu atbildēs. Kas ir praktiski tas, kas tev liecina par to, ka tavi bērni tevi ciena, jeb tevi godā? Ļoti daudz, ka viņi grib runāt. Pirmkārt, runāt. Tev piezvan, piemēram. Jā. Tēt, man vajag naudu. Varētu iedot. Jā, tas ar tāds dažreiz varētu būt. Bet nē, tā ir. Piemēram, tīri elementāri noteikti atcerēsies, dzimšanas dienas atcerēsies. Labi, un tagad pēkšņi viens no viņiem neatcerējās. Un nekas nenotiek. Tas nenozīmē, ka viņš man negodā. Jā, jo tāpēc, kad var būt situācija un dzīves, piemēram, es nevarētu sacīt, ka tu man negodā. Man tieši tāda situācija tikko bija. Kad tev nepiezvanīja? Vienkārši nepiezvanīja, un kad es uzzināju, kāda ir viņam pašam, tam bērnam dzīvē situāciju. Jā. Un es zināju un ticēju, ka viņš man ļoti ciena, tas bērns tur nav. Vēlāk. Viņš tev atvainojās? Jā, viņš atnāca ziediem dažas dienas vēlāk, jo viņš pats savā dzīvē bija grūtā situācijā. Tās ir tādas apusējas attieksmes, pat tik, cik es cienu savus bērnus un respektēju viņus, tagad tu sacīji nabas saites pāraušanu, un ļauj, lai bērni paši pieņem lēmumus, un ka viņi redz, ka tēvs nejaucās viņa lietās, vecāki nejaucās, bet tieši otrādi, visu dara no savas puses, lai viņi būtu patstāvīgi, lai viņi varētu paši pieņemt, lai viņi justos kā cilvēki. Pat tik viņi arī godā mani kā... Teiksim, vecgadu vakarā, lai bērni tev piezvan? Jā, un ideālais variants satikties. Ja tie bērni, man ir viens ir ārpus Latvijas, otrs tepat Latvijā. Tā kā šī ziņā es negribētu par saviem bērniem galīgi teikt. Nē, es neprasu no taviem bērniem slikts piemērs. Es vienkārši tikai jautāju... Kādā veidā viņi godā? Viņi godā dažādos veidos. Pat vairāk es gribētu jautāt, kas tevi iepriecinātu, kas tev dod to gandarījumu, ka tu vari sacīt, kungs, sveitī manas bērnus, jo viņi redz godā mani. Jā, to es tiešām varu teikt, tu tikai zinādams to saki, jo to es katru brīdi, es lūdzos svētību viņiem, bet viņu, saproti, ir tādas situācijas, kur pat man ir vajadzīga pēkšņi bērnu palīdzība.
Mani bērni vienmēr būs atvērti. Viņi visu darīs, lai palīdzētu, lai tu atsauktos pēc savām iespējām. Un tas arī notiek tā vēl ir mīlestība arī. Tā godāšana, tas nav kaut kas tāds salds un tā tālāk. Tur ir vajadzīga mīlestība. Godāšana bez mīlestības. Un līdz ko ir mīlestības attiecības, tad tā godāšana un cieņa, viņi kā pati pa sevi jau ir. Es negribētu garu runāt, bet vienīzi piemēri. Tas ir pirms daudziem gadiem, jā. Es no Rīgas braucu, dzīvoju pie Rīgā ar vēl elektrisko vilcienu. Un es dabūju pats redzēt, jau man ļoti pārdzīvot skatu. Tēvs ir piedzēries. Bet blakus sēž puisītis. Un kā tas puisītis centās to tēvu pamodināt, dabūt viņu uz kājām, jo jākāp būs ārā. Tas bērns zināja labāk nekā tas tēvs, ka jākāp no vilciena ārā. Un tas ir pirms daudziem gadiem. Tas nav tagadējais laiks. Es ļoti to pārdzīvoju, bet kaut kā gribētos jums ļaut sajust, varbūt kādi to redzējuši, cik dabiski tas bērns, ja, kaut ko pilnīgi tā, ka Kristus klātbūtnes viņā saskatīja, ka bērns rūpējās par tēvu, kurš, tā kā izlasīja Bībelē. Tā kā tās ir tādas attiecības, kur arī es to noteikti par saviem bērniem arī. Viņi grib tēvam vislabāko. Viņi no savas puses dara, lai palīdzētu man dzīvot laikam, līdz kurā bērni atrodas. Jo bieži vien ir tās paudžu nesaderības, vai ne, to, ko es uzskatu, vai ne, un ko viņi uzskata. Un šī miedarbība, kad es respektēju viņu viedokli, viņi respektē mani, tā tur ir tāda cieņa. Bet tas tā pārāk ideāls, kā tā dzīvē ir ļoti neidāli. Kas tev ir ļoti svarīgi, varbūt tas nav tas pareizais vārds, kas tev patiktu, tev iepriecinātu, kāda izpausme, kad tu saprastu, bērni patiešām manu cienu godu. Laiks un sarunas. Jā. Un es nezinu, vai jūs esat redzējuši YouTube'ā to sižetiņu, to klipiņu. Viens vecs kungs, jau kuru gadu esat redzējuši. Es gribēju arī par to stāstīt, es to nesen redzēju. Tas man liekas ļoti. Mēs ieliksim saiti pie mūsu raidījuma, lai klausītāji var apskatīties. Izstāstīt, tas ir ekscelents klipiņš. Kāds vecs kungs jau kuro gadu Ziemassvētkus pavada viens pats, un tā būs arī šogad. Un viņš tik ļoti grib satikt savus bērnus un mazbērnus, un viņš aizsūta viņiem ziņu, ka viņš ir nomiris. Un tie bērni šokā, viņi pārsteigti, un visi tagad steidzas uz vecāku mājām, lai organizētu viņu bērus. Un ierodas mājās, un viņus sagaida klāts galds. Un tēvs ir dzīves. Tēvs vienkārši vēlējās redzēt savus bērnus. Un Ziemassvētkos atnākt mājās. Un es domāju, tas ir tas. Un mana vecākā meitiņa ir Amerikā jau vairākus gadus, bet mēs skaipojam vismaz 2-3 nedēļā. Un es jūtos, it kā viņa būtu ar mani kopā. Tas laiks un sarunas, ko mēs pavadam viens ar otru, tas dod to sajūtu, visi labi. Un mana mammīte arī dzīvo pie mums, un es cenšos katru dienu no rīta un vakarā iet pie viņas paskatīties, kā viņai klājas. Man liekas, ka tas ir tas, ko vecāki vēlas no mums. Es gribu būt arī solidāri ar jums, ko jūs teicāt par paklausību, ka godāšana ir pirmkārt paklausība. Dievvvārds saka tā, Efeziešiem 6. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas godā savu tēvu. Redzi, klausiet un pienākas godā savu tēvu un māti. Tas ir pirmais balsis ar apsolījumu proti, lai tev labi klājas, tu ilgi dzīvo virs zemes. Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet un pamāciet tos būt paklausīgiem tam kungam. Ja? Tātad redzam, ka mums ir jāgodā, man būs svētība, un lai viņi ir paklausīgi, bet tur tālāk ir teikts, nekaitiniet. Tad es gribētu, lai mani bērni nav kaitināti. Atnāk tētis mājās, viņi dzirdēja svētrunu, kā par vienu mācītāju stāsta. Viņš sludināja par to, ja tev ir 2 drēbes, tev atdod vienu tam, kam nav. Ja? Un atnāk mājās, un sieva velk ārā viņa kostīmus un saka, klausies, tu šodien teici, ka vajag atdot, ja tev ir kaut kas 2 vai 3, tev veseli 5 kostīmi, es atdošu tos pārējos. Viņš saka, nē, es taču viņiem to sludināju, nevis tev. Tāpēc es gribētu, lai mani bērni tur man par godā tādā veidā, ka autoritāti viņi tā iekšē, kā mans tētis tagad teiktu, kā viņš tagad rīkotos, kā mēs godājam Dievu, es līdzinos Dievam.
Un Dievs, viņš ir priecīgs, ka viņš mūsos redz savu atspulgu. Es domāju, viņš priecājas. Es redzēju, ka rakstīts, kad Stefanu nomētā ar akmeņiem, kas notika? Jēzus pirmo reizi vienīgā vieta rakstīts, ka viņš stāvēja, nevis sēdēja pa labo roku godības pie troņa, bet viņš stāvēja. Tāpēc, ka Stefans teica, kungs nepielīdz viņiem šo grēku. Tātad ļoti labi, ka mēs redzam mūsu bērnos, mūsu atspulgu. Tas nozīmē, ka viņi no mums mācās, viņi kaut kādu mūsu rīcību pieņem. Tad pat bez vārdiem, bet es redzu, ka es priekš viņam esmu autoritāte, un tādā ziņā viņi man arī godā. Jā, kā jautājums no mūsu klausītājiem. Vecāki cilvēki kādreiz saka, ka viņi neizjūt cieņu, bet kā? Lai saprotu, kas ir ar to un kas ar to tiek domāts. Un vai problēma ir vecākā vai bērnā, ka vecāks nejūtas cienīts? Gan tā. Protams, neba visos ir ticība. Ja, ka es saku, tev ir jāgodā mani. Mēs varam teikt, sievu, esi paklausīga vīram. Tā ir rakstīts. Mēs vīriem ir mīļākā raksturvieta. Ja? Mēs sakam, sievu klausies, tagad tev saka vārdu. Ja? Bet faktiski tas nav priekš manis, tas ir priekš sievas vārds. Mums katram ir jātur savu pusi. Tātad vīri mīliet savus sievas. Tātad es no savas puses kā vecāks, man ir jāparāda debesu tēva tēls. Tātad, ja es esmu tēvs, viņiem ir tāds balss maniem bērniem, ja? Pasakiet, ko tētis ir teicis, to viņš arī izpildīs. Tātad man ir jācenšas tiešām, ka es saku, es izpildu. Tātad gods ir saistīts ar autoritāti. Un pēdējo laiku zīme nozīmē tas, ka bērni būs vecākiem nepaklausīgi. Tas būs pēdējā zīme. Kāpēc? Tāpēc, ka laiks būs tāds, tu neesi ne karsts, ne augsts. Ja mēs nevaram būt paklausīgi tam vai godāt to, kuru mēs neredzam, mēs nevarēsim būt īsti paklausīgi un godāt to, ko mēs redzam. Bet varbūt ir šeit kāda cita problēma. Lasīšu tālāk. Mūsdienās bieži ir problēma, ka vecāki ir auguši citos laikos. Man patīk tas formulējums. Un viņi maz saprot par mūsdienu ekonomisko vai politisko situāciju un iekārtu. Bet viņiem ir savs viedoklis, un viņi vēlas pamācīt bērnus arī tad, kad bērni ir lieli. Vienalga, vai bērnam būtu 25 vai 30 gadi. Jūs iespējams teiktu, ka bērniem nav šādā vecumā jādzīvo ar vecākiem kopā, ja ir kādas nesaskaņas. Bet lielākā daļa Latvijā līdz 25 gadiem atsevišķu dzīves vietu nevar atļauties, jo ir jāpabeidz studijas. Labi, tā situācija ir dažāda. Nerunāsim pat, kad kopā dzīvo. Bet fakts kā tāds, es arī esmu audzis citos laikos. Un tālāk. Vai tad izēja ir tā, ka viņi saprastu šo laiku un tad viss būtu labi? Es domāju, tur viens egoists satiekas ar otru egoistu, vai ne? Un tad tā notiek. Bet bērns jau bērnībā pats nedod to mīlestību, viņš atspoguļo to mīlestību, ko vecāki viņam dod. Un ar šo modeli viņš uzauga. Un ja vecāki nav sākumā investējuši savu mīlestību bērnā, tad tur būs problēmas. Bet mīlestība viņa pārklāja visas politiskās režīmas un visas iekārtas. Bet, Iveta, vienmēr ir mīlestība tik ļoti parādīta. Kādu planšetīti tu gribi tādu nopirkt? Vai tad tā ir mīlestība? Kādu lelīti, kādu šitos te Lego klucīši, cik klucīši tu gribi? 100, jau ir 1000, jau ir lielā kaste, var likt lielos maisos. Izlieta mīlestība. Jā, tas vecāks tā domā un sevi ar to mierina. Jā. Īstenībā tā ir atpirkšanās. Un bērnam starp citu visinteresantāk ir spēlēties tā ar nestandarta rotaļlietiņām. No segām uztaisīt mājai jumtu, no krēsliem māju un tad kopā ar māmu un tēti spēlēties. Ielīst iekšā būdiņā. Ielīst iekšā mājiņā, jā. Veciem ļaudīm ir tā, kad viņi pieprasa sevišķu uzmanīgu apiešanos, jo vecāki cilvēki nevar tik viegli visu saprast. Bet tiešām ir tā, kā tikko dzirdējām, tā, kas sacīja, kad vecāki ļoti labi jūt, vai bērni viņus mīl vai nemīl. Un tas iet pār laikmetiem, bet no otras puses mēs tā esam izveidoti. Ir laiks, kad tie mazie bērni no vecākiem mācās,
Un tad ir laiks, kad vecākiem no tiem bērniem tomēr ir jāmācās. Mums visu laiku tas mācīšanās process ir. Un es gribētu tomēr iedrošināt tos vecākus, kuri nemācās no bērniem. Tomēr pamēģināt to darīt. Ko lai mācās no bērniem? Viņš īsti nezina, dzīvē nav piedzīvojis. Bērni ir gudrāki reizēm par mums. Jā. Daudzās ir vai ne, jāmācās. Un es to sākumā tāpat nedomāju, un vēlāk es redzu, pareizi, kā viņi rīkojas. Tā tas ir. Jo viņi ir savā dzīvē, kā saka, un patreizajā situācijā, un no viņiem var ļoti daudz ko mācīties. Un ko tu mācies no viņiem? Es no viņiem ļoti daudz mācos. Nu, piemēram? Es mācos viņu tādus... Pats esi mācītājs. Jā, es varu mācīties. Es ļoti esmu pateicīgs Dievam par to, ka man bērni tiek līdzi laikam. Viņi tiek līdz tam, kas notiek pozitīvs arī tagadajā laikā, ne tikai negatīvais. Un es mācos no viņiem, kā saglabāt vērtības. Piemēram, kā viņi saglabā jaunā paudze dievbību, kā viņi attiecības ar Dievu saglabā. Viņi to dara savādāk, varbūt kā mēs to darījām savā laikā. Bet viņi to dara. Piemēram, seno laiku šīs jaukās tradīcijas, vai tās ir ģimenes svētbrīži, vai tā tālāk. Tās ir brīnišķīgas lietas. Un ļoti patīkami tas ir. Bet tagad ir skrējiens kādā viss mēs esam no elektroniku un vispārējais. Liekas, viss ir zudis. Ieskaties uzmanīgāk bērnos, un tu redzēsi, kā viņu sirds sauc uz Dievu, kā viņi meklē no viņa palīdzību, un kā Dievs padara mūs citam tik ļoti vajadzīgi un arī saprotam. Tā kā es no bērniem ļoti daudz mācos. Es ne tik no savējiem, es arī no bērniem mācos, un piedodiet, es varu arī mācīties no dzīvniekiem. Kāds cits jautājums? Situācija cita. Bērni ir atgriezušies, kļuvuši ticīgi, dievbīgi, vecāki. Smējās par to visu. Un ko tagad darīt? Redzi, tik un tā, godāt un saprast, atdalīt to vēlnišu, jo rakstīts, ka mēs bijām visi zem šī te gara, kurš ir tagad spēcīgs nepaklausības bērnos. Tad ir viņu dzīvē vēlnišais, ja tas miesiskais, ja? Bet tik un tā skatīties uz viņiem tā, ka viņi būs ticīgi. Tātad es par viņiem lūdzu, es viņiem esmu par piemēru tagad. Es gribu ar savu attieksmi, lai viņi ātrāk atnāk pie tā kunga. Nevis, ka es tagad kļuvu ticīgs, visu man ir Dievs autoritāte, tagad korban, ko tu vēl no manis vari pieņemt, ja? Un tad es varu negodāt, es eju uz draudzi, visu es pazūdu, ja? Tas ir tāds interesants variants, jā. Vecāki jau gados, ja? Es visiem uzspēju remontus uztaisīt, skapīšus pielikt, ja? Tāpēc, ka man godu vajag. Ko mani? Ko viņi man godu pateiks? Viņi man pateiks paldies. Man tas galvenais tagad tu saproti, ka pirmā tava Jeruzalem, kur tev jāsludina, tas ir tavs nams. Tu ar visu iet glābt, tavi vecāki iet posā, tāpēc īpaši viņiem velta laika, viņi gados, viņiem tagad ir grūti. Varbūt viņi saka, mēs augām citā laikā dēliņu. Ja? Tas bija komunisms, mums tas ir grūti, jums jau jauniem, jums ir priekšā ceļš, jums vajadzīgi ir ticība priekš šīs dzīves, tāpēc tu ļoti labi. It kā priekš manis tas nav. Tāpēc tagad ar dzīvi pierāda, ka Kristus ir augšām cēlies. Viņi tevi pazīst no bērnības, tie vecāki, ja? Un viņi zina tev, un tagad viņi ieraudzīs, kā Dievs spēja mainīt. Un tu pateiksi, mamma, tēt, redziet, Dievs man izmainīs, un jums ir tuvu mūžība. Tāpēc atgriežties, atnāciet pie tā kunga. Jūs varētu dot kādus piemērus, teiksim, kā tomēr parādīt cieņu, jeb to godu šādiem vecākiem, kur faktiski nemaz negrib, ka tu viņiem piezvani. Viņi pasaka, liec mums mieru, jo mēs zinām, tu esi tur jau samaitāts tur ar savu reliģiju, jeb ticību, mums nevajag. Jo vienmēr tad, kad kaut kāds kontakts notiek, sanāks īsais savienojums. Es domāju, ka te ir tā kā mīlestība. Atcerieties, Izraēla tauta vajadzēja ap Jēriku apiet 7 reizes. Un vēl pēdējā dienā 7 reizes apiet vienā dienā ap to Jērikas mūriem. Un kas notika ar tiem mūriem? Viņi sagrūva. Tāpēc rakstīts, nepiekusīsim labu darīt. Tik un tā tie ir tavi vecāki, tu esi viņu dēls. Varbūt viņos var būt ļaunais, kas iekšā
bunto, tas ļaunais gars, jo mēs kādam esam smarža uz nāvi, ja? Bet mēs varam lūgt par viņiem, Dievs glāb. Sātan, es aizliedzu tev darboties caur viņiem. Un man ir spēks, un es vēl draudzi lūdziet par maniem vecākiem, ja? Un Dievs spēj tos mūrus sagraut. Bet man jāpiezvana. Man puķis jāatnes, man dzimšanas diena, ja? Aiznes puķis savai mammai. Tev visi dāvina puķis, tu piezvani, tu vari pateikt, es mammai saku, mammasīt, tu man esi pat labākā. Es zvanu viņai, es saku, mammasīt, paldies tev par tām naktīm, kad es slimoju, ka man bija ļoti grūti, man nāca palīdzēja. Es viņai piezvanu, viņai tas patiekamies. Es atceros to labo, ko viņa manā dzīvē darījusi. Nekad nevajag teikt, mamma, tu man nekad neko labu neesi darījusi. Nekad, viņa tev piedzemdējusi. Viņa neuztaisīja abortu. Tu nekad nedrīkst teikt, nekad. Nedrīkst tā kategoriski nekad teikt. Ja viņi kaut reiz tev ir izdarījis kaut ko labu, nedrīkst teikt, ka nekad. Viņi tev pat ar krūti baroja. Jau ir pozitīvs. Ja? Un tāpēc izcelt tās labās puses, kas ir mammai, par sliktajām pusēm lūgt Dievu. Dievs atgriez viņu, izmaina viņas dzīvi. Un nebaidīties arī, jo, ja tu lūdz par vecākiem, kas vēl nav atgriezušies, viņi visu laiku prasīs tavas neviltotās mīlestības pierādījumus. Tev visu laiku sāpēs kaut kas. Jo viņi visu laiku prasīs, lai tu to pierādi. Tā kā Jēzus pierādīja Dievu mīlestību ar savu dzīvību, ar savu upuri. Un nebaidīties no tā. Tas pilnīgi normāls ceļš. Bet arī stipri ticēt, ka ja par kādu cilvēku mēs Dievu lūdzam, tur kaut kas notiks. Un viņš neies pazušanā. Tie ir ļoti labi praktiski ieteikumi. Paldies jums. Vienīgi man, it sevišķi kā mācītājām un ar ilgu pieredzi, šādi gadījumi ir bijuši. Ir bijuši no abām pusēm. No vienas puses ir, ka bērni pieņem Kristu un kļūst kristieši un ticīgi cilvēki, un vecāki ir ļoti sašutuši un pat tik tālu aiziet, ka turpmāk tu mūs nesauc par vecākiem. Un arī otrs variants ir, kad bērni saceļās pēc vecākiem, tāpēc, ka viņi ir vai kļuvuši kristieši un tā tālāk. Šeit diezgan sarežģītās situācijās tur pirms aiznes tos ziedus, ja sviež atpakaļ un nelaiž iekšā, un tie konflikti reizēm ļoti asi un aizvainojoši un smagi. Es citu risinājumu nekad neesmu atradis kā tikai to, kas Bībelē sacīs, Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem. Kad vai no bērni, kuri varbūt šī cietēja lomā, ka vecāki viņus nesaprot pareizi, kāpēc viņi ir kristieši kļuvuši, viņiem Dievs ir tomēr augstākais. Un ne tādā nozīmē, ka Dievs kā tāds egoisms Dievs, bet Dievs kā mīlestības Dievs. Un Dievam viss lietas iespējams, es biju pa lūkšanām, un arī otrādāk. Dievs ir vairāk kā cilvēks. Un tad pienāk žēlstība, kad varbūt dažreiz ilgs laiks vajadzīgs, kad arī tie vecāki, kuri ļoti nikni bijuši savā laikā pēc bērniem, viņi redz, ka dzīvē Dievs ir tikai svētība, nes bērnu dzīvēm un tā tālāk. Viņi nomierinās un viņi varbūt daudz ko mācās. Bet princips Dievam vairāk kā cilvēkiem. Ko darīt situācijā, ja vecāki ir izdzinuši bērnu ārā? Jā, tādi gadījumi ir. Ko darīt? Tur ir atkal, mēs varam runāt par visu veidu buķeti traumām. Morāli, garīgi, psiholoģiski. Ja es teicu, nedomājieties matnes mieru virs zemes, bet zobeni. Šķelsies, un kristietim, kad viņš atnāca pie tā kunga, ir jābūt gatavam uz tādu, ka pat vīrs var teikt, es tev atstāšu, tu esi kristieti palikusi. Ja? Jābūt stipram Dievā, jāpastāv tai kungā, ka man tas kungs ir pirmā vieta, viņš man pats dārgākais. Ja man izmetīs, ja man izsviedīs, ja, izdzīs ārā, es tik un tā saglabāšu savu sirdi tā kunga priekšā. Man ir jābūt apsolījumam no Dieva, man jāstās uz Kristu, tātad Kristu arī vajāja, Kristu arī radnieki nesaprata, rādies pasaulē, ja tu gribi kļūt slavens. Bet Jēzus savu sirdi saglabāja, tāpēc svarīgi neapvainoties, svarīgi neielaist apvainošanos savā sirdī, lai tu varētu efektīvi par viņiem lūgt pēc tam. Lai pēc tam viņos varētu šī sirdsapziņa pamosties un lai jūs varētu saliekt mieru. Jo viena māsa bija, vienā draudzē, viņai bija visu laiku problēmas, slimības un tā. Viens mācītājs bija atbrauc uz to draudzu, un pie tās māsas viņš piegāja, viņa teica par savu vajadzību, dziedināšanu, un viņš pie viņas pieiet, sakiet, jūs esat piedevusi saviem radiniekiem? Viņš tā kā viņam bija atklāsme.
Viņu tā uzreiz eksplodē, no ko jūs visi kā sarunājuši, piedodiet, es visiem esmu piedevis. Un pēc tam viņi tā iekšēji Dievs sāk runāt, bet tu neesi savam tēvam piedevis. Viņš bērnībā veda savus draugus, alkoholiķus, un viņai arī darīja pāri jaunai meitenei. Ja? Un pēc tam beigās viņai tā atklājas, kā es varu viņu piedot, viņš ir bioloģisks, vienkārši tēvs, es viņu nevaru piedot. Un viņi faktiski arī nevarēja par viņu lūgt normāli. Ja tu nevari piedot, tu nevari lūgt, tu nevari mīlēt. Un tad viņi tomēr atvēra savu sirdi. Un Dievs viņai lika aizbrauc uz to ciematu, uz to pilsētu, kur viņš tagad dzīvo. Viņš sen neesi redzējusi. Un kad viņa piebrauc, viņi par viņu lūdz labu laiku. Un viņa piebrauc pie tās mājas, durvis vaļā. Viņš pavisam vecs un slims. Un viņš bija tāda, viņa stāsta to gadījumu, ka es ieju un es dzirdu, ka viņš lūdz Dievu. Lūdz Dievu par savu ģimeni, arī par meitu. Viņš stāvēja, klausījās, viņš nevarēja vienkārši noticēt. Viņš pieņēma Kristu. Viņš lūdz tagad par mani, viņa iegāja, viņa teica, tēti, lūdzu piedod man. Viņa saka, meitiņ, piedod tu man. Un viņam sanāca izlīgšana. Tāpēc ir jābūt, saglabā savu sirdi, lai tu varētu būt Dievu priekšā un lai tavas lūkšanas būtu uzklausītas. Jā, vēl kāds aspekts, kāds situācija, jo dzīve ir ļoti, ļoti sarežģīta. Jā. Un šeit es varbūt uzdodu asu jautājumus, bet tas nenozīmē, ka es kaut kādā veidā pārmetu tiem cilvēkiem, kuri nevar, nav izdevies. Absolūti ne. Mēs runājam šeit tādēļ, ka ir iespēja. Un ir viņa jāmeklē, lai izlīgtu, lai piedotu, jo savādāk ar nepiedošanu ļoti ātri vēsts dabūs. Piedodiet, ka es tā patiešo saku. Jā, visādas slimības un audzēs. Tas jau šeit virs zemes fiziski. Kur nu vēl garīgā plāksnē? 5. Mūzes grāmatā 5. nodaļa, jau visiem labi zināmās 16. pants. Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā tas kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis. Lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanīs zemē, ko tas kungs, tavs Dievs, tev dos. Faktiski ir vēl kur rakstīts, lai tu ilgi dzīvot virs zemes un lai tu būtu svētīts. Kāpēc es šo lasu kontekstā? Vispār, kad mēs padomājam, šobrīd ģimenes ir izārdītas ekonomisku situācijas dēļ, politiskas situācijas dēļ, kur bērni ir izņemti no ģimenēm dažādu iemeslu dēļ, kur bērni vairs nezina, kas tas ir vecāki. 8000 šobrīd mums ir bērnu namā. 8000 Latvijā. Faktiski, kāpēc es to saku? Viņi aug tālāk. Un ja mēs sakam, šī ir patiesība, ja tu negodās savu tēvu, ja tu negodās savu māti, savus vecākus, tad tu ilgi nedzīvos. Es apgriežu otrādāk šo rakstu. Tu ilgi nedzīvos savā zemē. Tev nebūs svētība. Faktiski, paskatieties, vesela, jau es gribu sacīt, daļa paaudzes, ne jau visa paaudzes, bet daļa paaudzes, ir šobrīd ķīlnieka statusā savā veidā. Tikai tāpēc, ka ekonomiski iemeslu dēļ vecāki bija spiest aizbraukt. Un tur varbūt ir izšķīrušies, jau apprecējušies un palikuši. Bērni ir palikuši pie mammītes, pie omītes, ja vēl kaut kur labākajā gadījumā. Sliktākā gadījumā jau ir jau bērnamā. Kā tagad šo dabūt atpakaļ, jo te ir vajadzīgs izlīgšana. Tātad te ne tikai no bērnu puses vien, es šobrīd vairāk runāju uz vecākiem, kur vecāki jūs esat šajā brīdī, kas jums ir tas bijis tas galvenais? Vai, es saprotu, ir krīze un ir jāsamaksā kādu parādu, ja vēl kaut kas, es nevienu netiesāju, lūdzu saprotiet pareizi. Bet vai nav diezgan bieži situācija tā, ka nopelnīt, es dabūšu naudu, un tad mēs varēsim ģimeni dzīvot. Un tur vairs nav no ģimenes nekā, ne bērni,
Un kā to vērst atpakaļ? Varbūt jums ir pat kādi piemēri. Es varbūt gribu vecākiem pateikt. 3. klasi noslēdzot ir tāds noslēguma pārbaudas darbs kristīgajā mācībā. Un viens no uzdevumiem ir tāds: uzraksti 2 rīcības piemērus, kā tu vari saviem mīļajiem parādīt, ka tu viņus mīli. Bet nevis ar vārdiem, bet ar rīcību. Un viens bērniņš bija uzrakstījis: es pakasītu muguriņu. Un man liekas, mīļie vecāki, pakasiet muguriņu saviem bērniņiem un esiet pie viņiem klāt. To nevar izdarīt caur Skype. To nevar izdarīt caur Skype. Viņiem vajag to pieskārienu, viņiem vajag mīlestību. Viņiem vajag būt klāt. Un ja tiešām tā ir tāda situācija, kā tu tagad saki, es nezinu, es vienmēr redzu visu citādāk, es redzu visu labāk, bet ja tiešām tā ir, kā tu saki, tad tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Bērniņam vajag savus vecākus fiziski klāt. Un to nekāda nauda nevar atsvērt. Absolūti nekas. Tieši tā. Tiešām tā ir, ka dzīve ir sliktākā mēs varam iedomāties. Labi, kad ir iespējams dzīvot citā vidē, pat šeit. Kā to izlabot, ko tu sacīji, ja? Man šeit ir lielais jautājums, un arī godīgi pasaka, es nezinu vairs. Bet ko es zinu? Ja mēs kaut ko tādu varam viens otram līdzdalīt, mēs galā esam ticīgi cilvēki. Un pat 2 cilvēki, kuri apzinās šīs nastas baismumu un grūtumu, ja viņi pa īstam griežās pie Dieva un lūdz Dievam, pirmkārt žēlstība, gudrība, iespējas, tad Dievam viņas ir. Un viena no ļoti lielām nelaimēm ir tā, ka vecāki, kuriem Dievs garantē, lai viņi tik godāti, viņas vairs nav godāšanas cienīgi, jo vecāki atļaujās tādas lietas pret bērniem. Tēvi pamet ģimenes, krāpji un tā tālāk, kā lai viņas godā bērni. Vai nebūtu laiks atgriezties no grēkiem, bet mēs nevaram ar to izdarīt. Dažkārt daži kristieši, kuri lūdz, un tā paldies klausītājam, kurš vispār šo jautājumu pacēla, mēs par to runājam. Es gribētu lūgt visus, kuri redzat un dzirdat. Fakti ir baisi. Mēs ejam kaut kādā lejupējošā gaitā. Draudzēs laužās šīs pašas nelaimes iekšā. Mums nevajag izskaistināt dzīvi, jo citādi mēs dzīvojam rožainās lietās. Apzināmies realitāti. Dievs saka, man nav nast par grūtu. Vienojamies kopējās lūgšanās un esam gatavi darīt to, kas ir saprātīgi, kas ir taisnīgi un kas ir pēc Dieva labā prāta, lai Dievs ir atkal savā vietā. Jā, es domāju, ka situācijas gadās un arī vecākiem ir jāatzīst savus kļūdas. Ja ir gadījies, ka viņš ir aizbraucis, viņam bija jau tāds spiediens un pietrūka ticības palikt šeit, un kad Dievs gādās, pat lūdzis esi, ja, un neesi sadzirdējis līdz galam Dieva balsi, kā man rīkoties, un te bija vienkārši piedāvājums uz kaut kādiem mēnešiem, un nebija pareizi, bija atstājis ģimeni, un sanāca ne uz 3 mēnešiem aizbraucā, lielais tur tas saucamais rublis ievilināja, ka vēl pastrādāšu, un tu redzi, ka bērnam nebija pietiekama aprūpe, sievai nebija pietiekama aprūpe. Kas jāizdara? Es domāju, ka no mūsu puses, ja vecāki, ja, mēs darām kaut kādas kļūdas, mēs esam pieļaujuši, mēs neesam, kā rakstīts, ka vecāki sagatavo mantojumu saviem bērniem. Ja. Neesam nekādu mantojumu garīgi iedevuši viņiem. Ja. Vajag atzīt, ka man ir tukšs rokas, piedod man, es lūdzu, lai tu saproti mani. Ja. Vienkārši mēs varam bērnu priekšā arī lūgt piedošanu. Mēs bieži vien sakam, tu lūdz piedošanu, bet ļoti labi, ka mēs varam atzīt savus kļūdas. Un tas arī dos, ka mans mamma, tēvs var atzīt, tiešām viņi var vienmēr atnākt un pateikt, ka es nebiju pareizi rīkojies, manā dzīvē ir kļūdas, un tas ir vispār cilvēciski, un tas būs svētīgi. Bet es arī gribu iedrošināt vecākus, meklējiet labus piemērus, un meklējiet tādus draugus, kuriem tas ir izdevies, un kuri jūs var atbalstīt, no kuriem kopā jūs varat būt, un meklējiet to draudzēs, jo tomēr laba apņemšanās ar labām apņemšanām ceļš uz elli bruģēts, vai ne? Bet vienīgi Kristus dod to patieso pamatu, ka tu tiešām vari paspērt vienu solīt uz priekšu un redzēt, jā, man izdevās, man sanāca. Un tādas iespējas ir.
Statistika, kuru es minēju, tāpat ir pagājušā gada 22. septembrī 14. 8000 Latvijas bērnu palikuši bez vecāka aprūpes. Tas ir pagājušajā gadā. Katru gadu nāk klāt vēl un vēl. Situācija patiešām ir dramatiska. Un te ir appusēji, protams, vecākiem vispirms ir jādomā un jāsāk domāt par to pagaidi, kāda tad ir tā prioritāte. Jo šodien ļoti bieži vecākiem ir pilnīgi citas prioritātes nekā. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka šodien laika gars, jeb nosauksim tā populāri, ir pavisam savādāk domāt. Nu, kāpēc tad bērns ir jāaudzina bērndārzā? Piedošana mājās. Audzina viņu bērndārzā, nodosim bērndārzā. Manos laikos, man prātā neienāca, es viens pats strādāju, man neienāca kādu no 4 bērniem ielikt bērndārzā. Man vispār tāda doma neienāca prātā. Šodien 3 bērniņi ir. Labi, lai iet uz bērndārzu. Bet pagaid, un tad te ir tas, kad tā saikne, kur tad viņi radīsies? Caur bērndārzu. Caur bērndārzu, jā, nu tad redz, kur viņa ir. Vai bērndārzā tev audzinās, ja mācīs bibliskos principus? Nu, jā, es ar tā domāju, bet mēs nevaram to pārmest saviem bērniem. Es nepārmetu, jā, es nepārmetu. Es pilnīgi nepārmetu to, bet ir jautājums, vai ir visi varianti lūgti no Dieva, ka varbūt mēs tomēr savādāk skatāmies, kad ja tas kungs mums ir svētību devis, nu, tad mēs par to svētību rūpējamies. Un, protams, arī tālāk arī no bērniem, jo bērniem mēs kā vecāki varam lūgt svētī, svētī, svētī. Bet ja bērns nesaprot to, kad jāgodā ne tikai vecāki, bet jāgodā arī Dievu. Nu, tad tu tur neko, jo tā godāšana, nu, tas ir man izpratne. Godāt vecākus jau nāk vispirms caur bijību pret Dievu. Tā atziņa. Pat taisno mēs neko nevaram. Bez Dieva. Nu, kaut gan paskaties, austrumu kultūrā jau tur diezgan strikti ir. Labi. Šits paliek tomēr. Tikai caur Dievu tas iespējams, dzīvos Dievs. Es pilnīgi tev piekrītu. To, ko mēs šeit, par ko mēs runājam, tieši par Dieva svētību un Dieva, jeb atkal Dievu lāstu. Paldies jums visiem, lai Dievs bagātīgi svētī, lai ir brīnišķīgs laiks jums, katram ģimenē. Un patiešām padomāsim, varbūt brīnišķīgs brīdis ir kopā ar bērniem. Šogad vēl, ja tas kungs atļaus svinēt mums šos svētkus, tad brīnišķīgs brīdis ar bērniem. Bērni nedarīs tā, kā tur tajā klipiņā, ko mēs arī pieliksim klāt. Noteikti daudz jau esat redzējuši. Varbūt kādreiz ir vecajiem ir kāda viltība jāizdomā, kā tos bērnus dabūt kopā. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī, tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs atļaus. Visu labu!